Ance, tu zini, man ir tāda sajūta, ka es bez tevis vairs nevaru dzīvot. Man arī ir tāda sajūta. Bet, saproti pat, viņa jau arī ir tikai dzīves cilvēks. Par mani kaut ko pasaki. Tu esi ļoti skaista. Un es tevi mīlu. Es arī tevi mīlu. Labrīt. Labrīt. Kafija. Kā senās dienās? Paldies. Kā tu gulēji? Ļoti labi. Jauki. Jāni, Jā. varbūt mēs kafiju varētu iedzert kopā? Jā. Nu, parādies. Nu, ļoti labi, lieliski pieguļ. Tu kas tur labs? Es bikses nevaru aiztaisīt. Tieši laikā. Izskaties stilīgi kā hipsters. Kā tad? Nu, un žaketi. Un kas vainas? Par šauru. Uzmanīgi, nesarauj pa vīlēm. Par mazu. Būs labi. Tu gribi, lai es kazas jūtos labi? Kosja, es tev skaidroju, tur tikai pusstundiņa. Mēs uzliekam parakstus, žaketi velc nost un mēs braucam svinēt uz restorānu. Nu, jaunam uzvalkam naudas mums nav. Jau restorānam ir. Tu zini, tur šnabus maksā 3 dārgāk. Nu, labi. Tad izvēlies. Jauns uzvalks vai restorāns. Un mājās tev kanģu uztaisīšu. Varēs lakt? Labi. Restorāns. Pareizi. Nu, kā citādi sajutīsim svētkus. Velc visu nost, es Martai uzzvanīšu. Tu Mārtu aicinosi? Jā, kā liecinieci. Mums vajag 2. Labi. Tik jauki ar tevi kopā iedzert kafiju.
Jauki ir tas, ka pēc tik daudz gadiem tu esi mans ciemiņš. Jā. Klausies, Jāni. Mēs izšķirāmies manas vainas dēļ. Un šī vainas sajūta mani visu laiku nospiež. Dieva dēļ, beidz. Nu, pirms 100 gadiem tas bija. Jā, bet par godu tam, ka mēs esam satikušies, es gribētu lūgt tev piedošanu. Par ko? Par visu, ko es esmu tev nodarījusi. Marta, tu gadījumā neesi sākus apmeklēt baznīcu? Es nopietni. Jā, man to vajag. Nu, labi, tad es arī nopietni. Marta, es tev svinīgi piedodu visu to ļauno, ko tu man esi darījusi. Esi laimīga. Amen. Jā, zini, palika vieglāk. Nopietni. Jā. Olga. Kas tā tad? Draudzene. Tu viņu nepazīsti. Tā. Čau, Olga. Kā iet? Ko? Tiešām? Kad? Es apsveicu tevi. Tas ir tik negaidīti kāzas. Oh. Mani? Par liecinieci. Bet kas būs otrs? Renārs. Bet viņš taču skumst pēc savas sievas nāves. Nesmīdi mani. Zini ko? Es padomāšu un tev pārzvanīšu, labi? Bučas tā. Kāpēc es nevarētu būt tas otrs? Tiešām? Jā, kāpēc nē? Kad tās kāzas ir? Rīt. Ļoti labi. Šodien mēs ejam izvēlēties uzvalku, tu man palīdzēsi. Tev ir laba gauma. Nu? Kāpēc nē? Kāpēc nē? Kāpēc nē? Aiziet. Nu? Jā. Jā. Wow. Cik jauki. Ko tu te dari uz darbu taisies, ja, Milolīte? Nē, man šodien brīvdiena. Ak tā, un ko tad tu gludini tagad tā? Kreklu. Aha, kreklu. Labi, tas ir labi, ka kreklu. Oho, un kam te? Šitas ir domāts, ko? Rītdienai, šodien nē, rītdienai. Kas tad rītdien tāds notiek? Nu, pie Renāra iešu uz pusdienām par godu Janai. Paga. Vai tu vienreiz jau nebija par godu Janai? Bija, bet tad Renārs nebija pie pilna prāta. Tagad viņš ir atnācis atpakaļ un uzvedās kā cilvēks. Mīļo dēliņ, šādos gadījumos neviens nevelk labāko, kas ir uzvalku. Tad cilvēki uzvelk vienkārši džīniņas, tēkrekliņu, nevis sēž labākajā uzvalkā, tā kā tādi kapu priekšnieki. Nē, tā lieta neiet. Un, mīļais dēls, šādus uzvalkus, zolītus, velk tikai uz bērēm. Es zinu, kāds tu esi. Uzmetīs virsū kādu kotletu vai mētas, kečupu uzlies virsū un uzvalks pa galam būs. Nē, to es nepieļaušu. To es nepieļaušu. Tikai bērēs vai kāzās. Tas būs tā. Ko gradzeni jāpērk? Nē, nesanāk. Tēte. Marta. Re. Kāzu kleita. Es pati izvēlējos.
mājos viņa ir nenormāli skaista. Parādi! Nē, vai tu ar saviem taukaniem pirkstiem apgrāmstītu? Kas te taukains? Labi, es uzvilkšu un parādīšu. Ja? Atvainojiet. Nu, tu dod. Jauns katrs. Kāpēc tu man neteici? Tas izrādās ir šīs mājas saimnieks. O, nu tu esi aša. Beidz, tas ir Jānis. Mans pirmais vīrs. Jānis? Nu jā, tu jau vēl rāpoji tad, kad mēs apprecējāmies. Kur tad viņš te tagad dzīvo? Tu viņu neatpazini. Kad tas bija, kad mēs pēdējo reizi tikāmies? Čau, Ilona. Es čau. Kas tad tev rokā? Jauna kleita, ko? Aha. Nu, varbūt aizej un uzmēri, lai mēs varam novērtēt. Jā, aha. Smuka meitene izaugusi. Apprecēsies. Pēc 10 gadiem izšķirsies, tāpēc, ka laidīs pa kreisi. Jo mēs jau no svešām kļūdām neprotam mācīties, mēs jau tikai no savām protam. Jā, nē, es taču atvainojos. Nu labi, es jau... Kādu? Kad cilvēki viens otram piedod, viņi apskaujas. Neviens man neprot apskaut tā kā